auglīgas. Latvijā joprojām ir viens no visaugstākajiem abortu skaitiem Eiropā, īpaši tas ir jaunu sieviešu vidū. Augsts saslimstība ar seksuāli transmisīvām infekcijām, HIV/AIDS. 25% jauniešu uzsāk seksuālas attiecības atkarīgi vielu iespējā, tātad vai nu lietojuši alkoholu vai narkotikas. Kāds ir jūsu partijas redzējums šo problēmu risināšanā? Paldies. Labi, paldies. Jautājums. Jā, runājot par demogrāfijas jautājumiem, es pilnīgi piekrītu, ka tas ir viens no jautājumiem, kas varbūt šobrīd mums viņu negribās domāt tik dramatiskās kategorijās, bet tas neapšaubām ir mūsu nācijas un identitātes saglabāšanas jautājums. Un man pašai nereti liekas ļoti dīvaini tas, ka mēs salīdzinoši, piemēram, ar manu pieredzi citās Rietuma Eiropas un arī, piemēram, Ziemeļamerikas valstīs, mēs it kā esam cilvēki, kas dzīvo veselīgu dzīvesveidu. Mēs salīdzinoši daudz staigājam, ēdam salīdzinoši veselīgu pārtiku, bet kaut kādā veidā ir kaut kas tāds tā kā pārāvums tajā ziņā, cik veselīgi ir mūsu jaunieši, kāda ir mūsu jauniešu veselības stāvoklis un arī kāda ir viņu izpratne par rūpēm, par savu veselību, par sportisku dzīvesveidu, par reproduktīvo veselību un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka šeit šis te jautājums faktiski ir jāmēģina atrast tas savienojošais elements starp to, ko mēs kā nācija saprotam, kas ir veselīgi un kas ir veselīga pārtika, un to, ko mēs stāstam un mācam saviem jaunajiem cilvēkiem, un kāda ir viņu izpratne. Tad ko tik darīsim? Ir jāliek tiešām uzsvars uz jauniešu zināšanām. Tas nozīmē, ko skolā kādā programmā? Absolūti, un jauniešu atbildību par kas savu veselību. Skolā? Skolā ir ļoti nopietni jārunā par veselīgas pārtikas, veselīga dzīvesveida jautājumiem, arī veselīgu reproduktīvo dzīvi. Veselības mācības ieviešana? Tas varētu būt, ir vienkārši jāskatās, kas ir tie efektīvākie veidi, kā uzrunāt jaunieši, jo jauniešiem, protams, jāatnāk skolotājs priekšā un pasniedz lekciju, tas nevienmēr ir efektīvi. Kā jūs to noskaidrosiet? Jums ir maz laika, 4 gadi tikai, lai noskaidrot. Droši vien, ka, piemēram, papardas ziedam ir ļoti plašas zināšanas par to, kādā veidā vispār var sarunāties ar jauniešiem, un arī kāds ir regulējums vai likumiskais. Papriekš uzrunāsieties ar viņiem, jā? Nu, noteikti. Viņi aicināšana ciemos jūs tagad. Skaidrs, labi, pirmdaukungs. Atkal, ko jau teiks man kolēģi Čigāns kundze, ka izglītošanas līmenis ir visai vairs, varbūt tāpēc, ka mūsu izglītības sistēmā ir visai konservatīva tieši šī jautājuma, un es pats esmu pārliecinājis vairāk uzklausoties, Tigrids uzstāšanas Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdes, kurās pie visai pretrunīgi viedokļi par to, kā vajag audzināt mūsu pusauģus. Es šeit visai progresīvi noskaņots un uzskatu, ka jo ātrāk mēs visus aizdomus un aizspriedumus pret tādu izglītību pārvarēsim, būs tikai labāk. Otrais ir kāpēc mums notiek tik daudz abortu skaits mūsu valstī, tas ir arī tāpēc, ka jaunas sievietes nevēlētos, lai viņi būtu bērni. Un šeit ir jānodrošina bērnu aizsardzība mūsu sabiedrības, tātad mūsu budžeta, mūsu izdevumus. Un proti maksāt bērna pabalstus, piemēram, kamēr bērns nesasniegs 2 gadu vecumu. Ja māte zinās, ja jauna sieviete zinās, ja ģimene zinās, ka viņam būs pabalsts no valsts puses, viņi būs drošāki, un sieviete vienkārši nebūs... Jūs risinājums ir pabalsti. Pabalsti arī un vēl ekonomiska izaugsme, jo tas ir atkal nodrošinās ģimeņus, stiprinās ģimenes. Kārlis Sežans. Protams, ka izglītošana ir laba lieta, un teiksim, es esmu savā raidījumā, kur es 5 gadus gan esmu nostrādājis, mēs to esam ļoti centīgi mēģinājuši darīt, taču es domāju, ka šo te izglītošanu mēs varam attiecināt, lai jaunos cilvēkus iemācīt tiešām kaut ko vairāk par šīm te seksuāli transmisīvajām slimībām, narkotiku, briesmām un tam līdzīgi, taču demogrāfisko situāciju es domāju, var atrisināt tikai ar ekonomiskām metodēm, un jo valstī ir labāka ekonomika, jo drošāk jūtās cilvēki, jo arī šie bērni dzims vairāk. Jo otra lieta ir, Čigāns kundze teica, ka mēs esam veselīga nācija un ēdam un daudz staigājam. Es esmu bijis laukos vietās, kur es esmu redzējis, ka, teiksim,
sieviete dzīvo ar 3 bērniem 4 kvadrātmetros pirts priekštelpā un vēl gaida 5. Ja? Bet es nezinu, cik šie bērni būs, teiksim tā, kvalitatīvi veselīgi un cik labs būs šis te papildinājums mūsu nācijai. Jo laukos, diemžēl, cilvēki ir ļoti daudz, kas demogrāfiju risina, kā viņi māk, jo viņam arī tie 8 mēnesī pa bērni ir nauda izdzīvošanai. Rezultātā tur ir 8-9 bērni, kas nekad nesaņems nekādu izglītību, un es baidos, ka... Tad ir tikai ekonomiskā attīstība. Protams, viss māmiņa algas un tā tālāk, un... Paldies. Vairākas lietas. Pirmkārt, attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu neatkārtotos, ko teica daži no maniem kolēģiem. Arī mēs uzskatām, ka tautas sports un atbalsts tautas sportam īstenībā ir pamats veselīgai nācijai. Un šeit mēs piedāvājam principu, ka nauda seko bērnam arī ārpus skolas nodarbībām. Otra lieta, pārtikas standarta nodrošināšana. Neviena Eiropas Savienības regula īstenībā mums neaizliedz paaugstināt pārtikas standartus, lai neļautu šeit Latvijā ienākt nekvalitīviem pārtikas produktiem, uzskatot, ka Latvija pati spēj labas kvalitātes pārtikas produktus nodrošināt saviem iedzīvotājiem. Un trešais, es domāju, ir jārunā ne tikai par spēju, kas, protams, arī svarīga lieta, bet arī par gribu. Un lai ģimenes būtu gribošas radīt un audzināt bērnus, šeit bez valsts atbalsta neiztiks, tāpēc mēs piedāvājam gan māmiņu tātad šīs te pabalstu griestu atcelšanu, mēs piedāvājam iedzīvot ienākumu nodokļu samazinājumu par 25% par katru ģimenei augošu un apgrādībā esošu bērnu, kā arī atņemot vecāku pabalstu daļai nodarbinātiem vecākiem. Jā. Skatē uzdotais jautājumu loks bija ļoti plašs, un par to varētu runāt daudz, taču es gribētu minēt, ka katram, protams, jāsākās sev un jāmin, cik tu mums katram bērni, tad man ir 4 bērni, 27, 16, 15 un 11 gadus veci, un protams, ka šķiet, ka viss ir labi un viss ir kārtībā, bet mana vācu kolēģi teica tā, viņi teica, ziniet, es gaidu, ka es būšu vectētīgi, bet es nekā viņi nevar sagaidīt. Tā ir labklājības valsts Vācija, kur ir it kā viss pilnīgi nodrošināts, tas, par ko te runāja, bet cilvēkiem nav motivācijas. Un šajā problēmā jāskatās daudz dziļāk un nopietnāk. Un es varu pateikt tikai to, ka tikai ar pabalstiem, tikai ar šiem stimulējušiem mehānismiem mēs rezultātu neatradīsim. Un pasaka Dievs, ja te būs nekontrolēta imigrācijas politika, un te ieplūdīs no tām valstīm, kur ir milzīgā dzimstība, tad vispār vairs nebūs motivācija. Tas kāds ir jūsu piedāvājums? Mūsu piedāvājums, protams, ir iepriekš minētais saistībā pabalstiem un pareizi ģimenes politiku, un pareizi veselības politiku un veselības mācību. Bet atcerēsimies, ja mēs atversim robežas valstīm, kur ir šī milzīgā dzimstība, tad neceriet uz to. Bet jūs teicāt, ka tas nepalīdzēs. Labklājību pabalstiem nepalīdzēs. Es domāju, ka tas ir viens... Jūs padarīsiet, bet nepalīdzēs. Nē, Tomsam, es teicu, ka tie ir viena no nosacījumiem, bet Vācijas piemērs parāda, ka ar tiem ir par maz. Bet risinājums jums ir? Protams. Kas tā vēl? Jātopa maz bez tiem pabalstiem un to, kas vēl? Protams, pirmkārt veselības mācība, otrkārt pabalsts, un treškārt pareizi ģimenes politika, nodokļu politikā neapliekamais minimums jāregulē saistībā ar bērniem, bet, ja runā par obligātu izglītību, tad, protams, mums ir jāvērš uz to. Nē. Mums ir jāvērš uz to, lai vecākiem šodien nebūtu tik daudz jāmaksā par bērnu izskološanu, kā tas ir šobrīd. Zairkungs. Zinat, ka es apmēram 5 gadus, pirms 5 gadus es tomēr apmeklēju Maskavā un redzēju tikai metro, jo ļoti īsi komandējumi. Un pirms 5 gadam bija tāda aina, ka visi plakāti metro ir atklāta pornogrāfija. Un, kad es biju pēdējā reize, tad pavisam cita aina. Visur ir 2 vecāki un 3 bērni. Un es uzskatu, ka arī Latvijā jāievieš vesela dzīvesveida propaganda, līdzīgi, teiksim, Maskavai. Otrais jautājums par ģimenes izlikšanu no dzīvokļiem.
Mēs dažas reizes likumā par bērnu tiesībām, deklaratīvā likumā, es redzam priekšlikumā neizlikt ģimenes ar bērnām. Un pirmā reize es biju nosaukt par tautas enerģēti tikai par savas sastahamas no Saimas tribūnē, kuras runāju par briesmīgu statistiku, par 10 000 izliktām. Un saskaņā ar to mēs esam gatavi atbalstīt jebkurās soļas, lai stiprinātu ģimenes. Teiksim, mēs balsojam pret visiem ģimeņu pabalsta samazināšanām. Un man ir palika vēl 2 sekundes, un es gribu teikt, ka diemžēl Krievu vide dzimstība ir krietni mazāk nekā latviešu ģimenēm. Tas ir atsevišķais jautājums, kurā arī jāatrisina. Paldies!